Labrīt! Šodien ir 27. decembris, un es sāku savu raidījumu pateicība, mīlestība, problēmu risināšana. Tikpat svarīgs bija atklājums, ka garīgie principi atrisinās visas manas problēmas. Problēmu risināšana. Mans radītāji, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev un maniem biedriem. Dod man spēku izejot no šejienes, tavu gribu izpildīt. Amen! Problēmu risināšana. Tikpat svarīgs bija atklājums, ka garīgie principi atrisinās visas manas problēmas, jo palīdzēt citam cietējam ir manas garīgās veselības atslēga. Lielajā grāmatā aprakstītās atveseļošanās gaitā es sapratu, ka tie paši norādījumi, kas iedarbojas uz manu alkoholismu, darbojas arī daudz kur citur. Tas pats palīdzēt citam līdzatkarīgajam ir manas garīgās veselības atslēga. Palīdzību saņemošam ir manas garīgās veselības atslēga. Kad esmu dusmīgs vai neapmierināts, es uzskatu to par manas galvenās problēmas, proti alkoholisma izpausmi. Kad eju pa soļiem, mana problēma parasti tiek atrisināta ilgi pirms 12. ieteikuma sasniegšanas. Bet tās grūtības, kas saglabājas, tiek novērstas, kad cenšos nodot vēsti kādam citam. Šie principi tiešām atrisina manas problēmas. Aksioma. Es neesmu saskāries ne ar vienu izņēmumu un esmu nonācis pie tāda dzīvesveida, kas ir apmierinošs un noderīgs. Es esmu nonācis pie tāda dzīvesveida, kas ir apmierinošs un noderīgs. Es izgāju ārā un saku pašam augstākajam spēkam, kurš ielīda man smadzenēs toreiz, kad es nodzēros līdz baltajām pelītēm, un smadzenes ielīda pašā augstākajā spēkā. Un es viņam saku, dod mazliet disciplīnu, es vairs nevaru ēst un gulēt. Dod man mazliet disciplīnas. Un viņš man iedeva. Tādu dzīvesveidu, kas ir apmierinošs un noderīgs. Es no rīta pamostos agri, filmēju savu raidījumu, braucu uz sadraudzību, pats klausos savu raidījumu, jo man teica viens cilvēks agrāk, ka es māku programmēt, es pats sevi programmēju un saku, Dievs, es esmu tavs, lai notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu 24 stundas dzert, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, tavu mīlestību un tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem es gribu palīdzēt, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un problēmu risināšana es neesmu saskāries ne ar vienu izņēmumu,
un esmu nonācis pie tāda dzīvesveida, kas ir apmierinošs un noderīgs. Es esmu ļoti noderīgs, jo no 1 līdz 5 es pelnu naudu un palīdzu cilvēkiem. Es nodarbojos ar izņemamo zobu protēžu remontu, kā arī jaunu izgatavošanu. Un es varu saremontēt veco. Un viņš ir priecīgs. Man nav ko runāt. Jūtos es pateicīgs un mīlošs. Mazliet tikko bišķi sadusmojos, tā mūzika, iepriekš kaut ko paraustījās, es te restartēju telefonu. Ko var palasīt? 12. solis 12. mēnesī skan šādi. Ieguvuši garīgu atmodu, ko deva šie soļi. Mēs centāmies nest šo vēsti alkoholiķiem un lietot šos principus visās dzīves jomās. To, ko es skaitu laikam, es jau īsti nesaprotu. Es nesaprotu, jo es pagaidām atzīstu Dieva, sevis un vēl kāda cilvēka priekšā savu nodarījumu īsto dabu. Tā kā pats augstākais spēks, ko es izvēlos saukt par Dievu, ielīda man smadzenēs, man ar viņu noslēpumu nekādu nav. Visu, ko zinu es, visu zina mans augstākais spēks Dievs. Visu viņš zina, ko es zinu. Man nav nekādas problēmas ir atzīt Dieva. Man viņš visu zina. Man tā ir. Ko es zinu, ko Dievs zina. Ko Dievs zina, ko es zinu. Man tā ir. Ko viņš man atļauj zināt? Smadzenēm. Ko atļauj zināt, to zinu es. Ko zinu es, to viņš visu zina. Tas ir 100%. Tā tas ir. Un noteikti, ka tas ir vēlāk būs 6. solis. Bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs noņem visas šīs rakstura vainas. Un tāpēc es saku, mans radītāji, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev un maniem biedriem. Dod man spēku, izejot no šejienes, es tik nezinu no kurienes, tavu gribu izpildīt. Amen. Un es ko saku? Man tas pats Dievs, kas ielīda smadzenēs augstākais spēks, viņš man izsniedza pateicības un mīlestības izpletni, ar kuru es laižos no katra sava rakstura trūkuma mākoņiem uz pazemības laiku. Neiekrītot upura bedrē, kurā es gribēju iekrist dzīvojot privātmājā kopā ar Niki. Un es tik laižos no katra sava rakstura trūkuma mākoņiem uz pazemības laiku. Tad noteikti būs 7. Pazemīgi lūdzām viņu, man patīk, viņu radītāju to atbrīvot mūs no trūkumiem. Varbūt tas ir tāds 7. kad es lūdzu viņu. Viņš jau man, ko es lūdzu, viņš man izsniedza pateicības un mīlestības izpletni, ar kuru es laižos. Trūkumiem, ik katra sava rakstura trūkumiem uz pazemības laiku, neiekrītot tajā upura bedrē. Tad tas jau sanāk. Un tad būs 8. solis, būs 8. noteikti. Sastādījām visu to cilvēku sarakstu, kuriem bijām darījuši pāri, un vēlējāmies atlīdzināt viņiem visiem. Būs jāstāda kaut kāds cilvēku saraksts. Stādīsim cilvēku sarakstu kaut kādu. Atkal viņš apklusa. Tas man kaitina. Man vislabāk patīk. Tur ir 9. Atlīdzinājām šiem cilvēkiem, kur iespējams, izņemot gadījumus, ka tas varēja kaitēt viņiem vai citiem. Slēptā reklāma, sveiciens Baibas mammai Vitai.